Mēs šodien atkal atrodamies pie Antona Arnicāna, un viņš jums pastāstīs par jaunumiem. Tātad jūs nesen esat atgriezies no Baltkrievijas. Jā. Kā jums gāja? Vitebskā, Baltkrievijā, notika pasaules sacensības varu bumbu celšanā veterāniem. Man tas gods bija piedalīties tur un dabūt vairākas medaļas, faktiski visas pirmās vietas svaru bumbu celšanā veterāniem. Vislielākais bija gandarījums man, šaubām bija, kad mani apbalvoja Startautiskas konfederācijas svaru bumbu celšanas savienību šito ordeni. Ordenis sauca Zvezda Geroja, par ko tā man viņš piešķirs tās geroja. Es jau startu no 2. gada tas būs jau sanāks. Vairāk pie 15 gada vairāk. 2002. gada startēju, jā. Un ir sasniegumi, un pie mums bija normatīvi, ka vajag izpildīt to, un tad mums piešķirtos sākuma zelta svaru bumbu, ordenis, sparnotais lava šitais piešķirts, jā. Tad ordenis zelta svaru bumbu celējs, un tā pēdējais bija šitais tituls, šitais maziņš, bet viņš ļoti vērtīgs ordenis. Ordenim ir numurs 043, tas tikai tik daudz, kas to ir pasaulē dabūjuši, izcīnījuši, un ir piešķirti viņam šitie. Tātad pasaulē tikai 43 tādā veidā apbalvojumi. Jā, pa visu laiku. Un viens ir Dagdas novadā. Jā. Neticam, bet fakts. Jā, Dagda. Kas to varētu domāt, bet tas jau nāk ar to cīņu visu laiku vajadzēja, kā saka, būt gatavam sacensībām, braukt, mocīties. Bet tas ir veids, ka šaubām. Un tagad Latvijā mēs esam 3 gabali, 3 veči, kuriem ir tagad šitie tituli. Bez šaubām tas jau vajadzēja pastrādāt, vajadzēja pacelāt nevienu gadu, visu laiku, un jāizpilda tos normatīvus. Un tas šitais pats vērtīgākais, gan viņš izskatās nevisai tas vērtīgs. Sacensības bez šaubām bija tā grūtas, bija jābrauc no visu malām brauca. Es arī tiku tur 17. nostartēju, dabūju medaļas ļoti smukas. Citi, kas redzēja tās medaļas, saka, viņas smukākas, vērtīgākas ir nekā olimpiskajās spēlēs, jā. Par ko man es tur bija? Pirmā vieta traušanā svaru bumbas ar vienu roku. Es pacēlu 258 reizes, 10 minūtēs. Tas arī, kā saka, labākais sasniegums skaitās. Tikt uz turien bija problemātiski. Vajadzēja tikt un vajadzēja nostartēt, un vajadzēja atkal uz mājām tikt, jo tev vajadzēja saimniecību savu pieder. Šitā. Un tad pirmo reizi pēc 3 gadiem, kad jauna doma mums ir, rīt taisās mani intervēt, domes pārstāvē, kurā 3 gadus neviena nebija, kad citi vadītāji bija Dagdas novadā. Tur biežāk bija, bet tagad nezinu, kāpēc, varbūt Baltkrievija teica, varbūt atpazīstams. Es tagad paliku
vienīgais bija mēs ar Ratoševu Nikolaju, kurš tagad ir jau aizgājis strādāt Rēzeknē, un tur vadītājs, pie kā viņš strādā, atbalsta to sporta veidu. Nikolajs ir, kā saka, laimīgs, priecīgs, ka viņam darbs ir, ka vajadzēja, kad sacensības braucam, te 3 nedēļas atpakaļ pie Viestura Kaus bija, Nikolajs atbrauc, viņam iedeva, kā saka, mašīna, līdzi bija atbraukuši dalībnieki, bija, bija kuplas pārstāvēt Rēzeknes sportisti un līdzjūtēji. Vai šoreiz jūs pārstāvējāt Latviju viens pats Baltkrievijā, vai arī vēl kāds bija sacensību dalībnieks no Latvijas? Nu, Latvijas bija, tur vairāki bija. Viesturs Gārgurnis mūsējais vadītājs, kā mēs, faktiski viņš ir prezidents mūsējais. Inārs Biļinskis, tad Trusevičs Eduards, kurš dzīvo Ventspilī, kurš pats ir, kā saka, Baltkrievs, armija dienot Ventspilī palika un apprecējas un rāda mūsu piemēru. Pats visu laiku brauc, mums nekādu konfliktu nav. Viņš visu laiku, kā saka, labs puisis un pārējie, faktiski mēs veterāni esam tādi. Kaut mums daudz nav, daudzi jau aizgājuši aizsaulē. No 2002. gada, kad es sāku startēt, mēs tikai 2, es un Viesturs Gārgurnis, pārējie, kuru es kā kurais jau uz šitā. Vai Dagdas novada dome atbalstīja jūs finansiāli? Es jau nevienreiz esmu teicis, ka nekāda atbalsta tagad nav. Pagājušajā gadā sanāca konflikts, ka ne manis dēļ notika Daugavpilī, kad notika sacensības Daugavpilī, nebija nokārtot dokumenti, nebija finanses, nebija nokārtotas kā vajag, tikai bija transports iedots, un tad deputāti savā laikā piešķira vienu braucienu uz ārzemēm. Tās ārzemes ir Baltkrievija un Krievija. Eiropa nav ārzemes. Un man noņēma naudu Viškuras kundze. Es draucu pagājušajā gadā pa savu līdzekļiem pensiju. Tā, šogad arī tas pats sanāca, bija jāizbrauc. Cik jums izmaksāja šāda veida pasākums kā pensionāram? Visi tas sanāca pie 250 eiro. Šoreiz braukt vajadzēja. Gandrīz uz pensijā tev. Kā gribi tā. Bet vienalga centīšos arī, kamēr ir. Nākošais gads notiks Vicepska olimpiskās spēles. Mūsu konfederācija rīko sacensības notiek pēc 3 gadiem, pēc 4 vai cik tur, bet pēc 3 gadiem, it kā spēks un veselība būs atkal jāpūstīties uz turieni. Tie pats tuvākais ir jau tuvākā vieta, kur notiek sacensības mūsu. Krievi, Arhangelska, šogad bija, tur braucam no Daugavpils puisis Petrovs, viņš brauca uz Kirova pilsētu pie Maskā, tur tālu jau. Tur tā sanāk gandrīz nedēļa, ja ne vairāk. Un šitā, tiešām. Un kādi jums ir plāni uz perspektīvu, vai jūs domājat tuvākajā laikā piedalīties vēl kādās sacensībās? Šogad jau nesanāk. Tā man bija šogad, braucu Viestura Kaus tikai, un visam Baltkrievijā pat bija. Tagad, kur būs sacensība, bet atkal transports, atkal finanses, atkal, viss kārtā. Bez tā nevar jau, kā saka, atbalsta nav, un es jau neprasu kaut kā klanīties, kaut gan tur ir darbinieki, kas pa sportu, kas atbild. Viņš tikai pasaka, kā vajag, bet ja kaut ko izdarīt, tak nav viņa. Šitādi. No rīta intervija būs ar šito domas, kas avīzi Dagdas novads
avīzija. Ot viņa atnāks vai atbrauks kāda pie mani, grib arī redzēt. Nezinu, kāpēc viņi tā 3 gadus nebija neviens pie mani, un tagad jau laikam tā deputāti palikam viens tikai gads viņiem, tā vajag jau šiverēties, kaut ko solīt, kaut ko darīt. Tie jau vietēji notiek tādas paspēlītas invalīdiem, tur tāpatās bērniem, skolniekiem, bet kā uz ārzemēm, tā mēs tikai koļu bijām, un tad paliek viens. Kā jūs vispār vērtējat Dagdas novada domes darbu? Kas te var būt vērtēšana? Tur viņas tikai paši brauc, mums pagājuši gadu laikam 6 vai cik reizes Baltkrievi, nezinu, kāpēc viņa brauc, ko tur darīt. Nu, sakīt, kā tur paskatīties, vajag pie mums to ievest, ja? Bet nekas nav ievest, tikai aizbrauc tur, padzīvo, varbūt kāds dejotājs aizbrauc uz turieni. Viņi arī brauc par saviem līdzekļiem? Es laikam doma tur, es jau, kā saka, tik tālu nelienu, neinteresējos, ko tur. Zinu, ka klanīties un prasīt nav manā, kā saka, dabā. Tas ir ko vērts tās. Tagad vairāk jābalvo, un spara bumbu, šitās ir, ordeņi šitie visi tie, kā saka. Dabūt armies. Vajag trenēties, vajag visu laiku būt formā. Nedrīkst kaut kā ar veco bagāžu, kā citi sākam brauca. Vecais bagāžs, kāds tā bija čempions, svarbumbu cēlājs vai smagatlēts, bet ar gadiem viņš netrenēs, domā aizbraukšu un viss būs kārtība. Bet, tie pagājušo laiki, lai to dabūtu, vajag trenēties pie tam diezgan pamatīgi. Kur Dagdas novada komunikācijas nodaļas tā vadītāja uzzināja informāciju par to, ka jūs piedalieties Baltkrievijā tāda veida sacensībās? No kurienes informācija viņiem? Nezinu, es jau, kā saka, tā. Vai kādos citos laikrakstos nebija publikācija? Nebija. Varbūt no Baltkrievijas tur te. Te man bieži tagad zvana, kā tev gāja, kā viss. Saku, kurienes? Saka, kara noslēpums, saka. Būtu Baltkrievija tur pārraidīja. Tur ļoti, kā saka, pats prezidents atbalsta to sporta veidu, viņa pakļautie, pats prezidents arī Lukašena kungs startē hokeja spēlēs. Tā. Varbūt būs tāda cerība, ka Dagdas novada dome sāks varbūt jūs atbalstīt kaut kādā veidā? Vai jūs domājat, ka tas ir pirmsvēlēšanu triks? Es domāju, pirmsvēlēšanu tur jau. Tas jau vajadzēja visu laiku 3 gadi pagājuši tā tikai savā katlā notiek. Skolnieki tur invalīdiem arī vajag. Par iepriekšējiem pasākumiem, kur jūs piedalēties, arī nekad nebija publikāciju. Šogad? Jā. Nebija. Tas notika sestdien, un tagad šodien ir, kā saka, jau. Otrdiena, jā? Jā, otrdiena. Vēl nav diezgan zināms. operatīvi. Operatīvi, diez vai tie Baltkrievi tur. Bet kaut kas jau uzzināja, viens pa vienam izstāsta. Iedzīvotāji nav daudz. Visi, kā saka, viens otru pazīst, notiek kaut kas jaunums. Biju, tad, viss kārtībā. Čitā. Šis apbalvojums, es netiku vēl rādījis, izņemot tagad šodien. Gribu parādīt to tiem, kas mani tādu iztaisīja, tas ir mani vecāki, 24. notas kapu svētki, un es ar šito aprīkojumu braukšu uz kapiem, kā saka, pateikties viņiem saviem radiem, ka viņi man nespieda, bet tā virzīja uz tiem darbiem. Es paiesim pateicīgs saviem tēvam, mātei, un tur kaimiņi, kas ir kapiem, dūpjere kapi, un būs aizbraukšu 24. kapu svētki. Parādīt, parunāt ar viņu tā vai ne tā, jau ir tikai tas vajadzīgs. Nomierināšana viss te.
šitais kreklas, ko man Dagdas Novas, to iešanas, kad saimē tika ievēlēts Jurijs Viljams, viņš man atvedē pirms sacensībām un iedroši to kreklu būtu vairāk nekādu. Man nav nekas iedots pa šiem 3 gadiem, kad tagadēja doma pie varas. Vēlēšanas jau nav aiz kalniem, palicis gads un būs jaunas vēlēšanas. Ko jūs gribat novēlēt Dagdas novada domai un ko jūs domājat par perspektīvām? Kāda te perspektīva? Dagda tukša, ar katru gadu mazāk cilvēku paliek, darba vietu praktiski nav jaunu, vecie tur tā kā ir tā pensioneri palikuši un tie skolnieki, kas beidz skolu, arī kaut kur aizlaižās. Un ko novēlēt? Lai darba vietas radīt, tad viss būs kārtībā. Dagdas novada dome tagad lemj par jaunas sporta halles celtniecību Ezerniekos. Kāds ir jūsu viedoklis par to? Ezerniekos taisīja piebūvis skolai, bet nezinu, vai tas ir lietderīgi, jo ar katru gadu lauki un tā kā ezernieki arī tur skaitās lauki. Mazāk bērnu paliek labāk, kā savā laikā bija Dagdā piebūvēs pie skolas ar peldbaseinu, bet nāca jauna valdība, saka, pēc tam taisīsim mūzejus Kiepos pagastā, kur izbāzņi ir jaundome, labāk būtu Dagdā, varbūt vajadzētu labāk nekā Ezerniekus, paliks pavisam tukša. Dagdā arī vajag organizēt bez šaubām tā. Tā kā vajag ņemt kredītus, vajag visu celt, pēc tam vajadzēs kam tā atdos šito. Viss būs kārtībā. Tagad it kā darbs, bet kā sanāk nekas tur prātīgs nav. Latgale it kā Zilu ezeru zeme, ezerim jābūt, a ziemā nav kur peldēt, es braucu uz Rezekni, braucu uz Daugavpili peldētāju. Tas jau pats viens no labākiem sporta veidiem peldēšanai. Tas jau pierādījis un izdarījis, kā vajag peldēt un skrietu vajag. Slēpošana, kā jau Dagdā jau nav, sniega nav, agrāk, kad bija arotskola normāli, tur slēpotāji bija visi, tagad pieslēgti pie Daugavpils, tur tā tehnikumi Dagdā skaitās. Jūs domājat, ka liederīgāk būtu necelt sporta halli Ezerniekos, bet uzcelt peldbaseinu Dagdā, kas ir novada centrs, un tad visi apkārtējie pagasta iedzīvotāji varētu braukt uz peldbaseinu, nodarboties ar peldēšanu. Jā, bez šaubām. Ziemā tas jau būtu, citādi Dagdā nav ko darīt ziemā. Tā būtu peldbaseins, aizietu, būtu visiem labi, ja citi brauktu. Tagad kā grib, tā grib. Kaut kam galvā iet ideja tāda gudra, teikšu tā. Vai to, kas nav tā tolēta, tagad vēl to celtņa Ezerniekos. Cik tālu? 15 kilometru no Ezerniekiem. Dagdā, ja būtu viss kārtībā. Nauda, es domāju, varbūt ir neliederīgi doma izterēt tagad. Tāda runa ir, ka deputāti kā pieņem, vai kā toaleti Dagdā, sieviešu toaleti uztaisīt. To remonts jau it kā vajadzīgi, kaut gan it kā 11 000 vajag, tas labāk atbalstīt kādu sporta pasākumu. Kas tur var būt par 11 000, jau tie klozetes vai kas, tas jau no zelta būs jau. Varbūt kāds speciāli caurlaide būs speciāli tur tā, katrs jau, vai katra netiks iekšā. Dagdā jau tāpat tas ir pietiekoši. Šita taisni kaut kā brīnums, kur tādas idejas rodās un kādi tie gudrie deputāti, kas patur šito ideju, tas jau kaut kā galva netiek jau. Dzīvosim, redzēsim tur jau.